one thing that's got me tripping. It's this one thing that's got me tripping. You did this one thing and I was so with it. It's this one thing you did. Whoa, whoa. Turn left on I-90. Ой, да мексиканцы вообще ездят, ни хера не задумываются. Te tik rēcīgi šie zēni ar šiem oversaiziem, 3 krievi. Laikam ļoti slikti angliski runā, un tas oficieris tajā stacijā runāja pa telefonu ar viņu kaut kādu darbdevēju, kurš tur arī ar krievu valodas akcentu, angļu valodā briesmīgi tur atvainojās par to, ka komunikācija ar šoferiem un oficieriem nav sanākusi valodas barjeras dēļ, un tad kaut ko viņi tur noskaidroja, kas tur jānoskaidro, un tad tas oficieris tos krievus riktīgi nostrostēja angļu valodā. Jums ir jāzina angļu valoda, jums var sodu uzlikt par to, ka jūs nesaprotat DOT stacijā angļu valodu, ka arī jums nevar komunicēt. Par to jūs varat vienkārši sodu saņemt, un tas nav normāli, ka jūs braucat pa šejienu un nesaprotat angļu valodu, nepamanīsiet zīmi, ka ir slēgts ceļš, nobrauksiet no klints, viņš tā arī teica. Tad būs baigie podi. Baigi smieklīgi man tas likās. Man ir viss kārtībā, dabūju lielgabarītu atļauju, samaksāja $25. Oficieri iznāca ārā, nomierīja platumu, nosvēra, viss ir kārtībā, pierakstīja tur savos datos, ko es vedu, uz kurieni, noinstruēju pa kādu ceļu, kur rakstīts I-90, un tad beigās I-25 testā Wyoming, un tur es iebraukšu jau Colorado štatā. Kur es braucu iekšā Oklahoma štatā no Colorado štata. Te man jāpārbrauc pāri tādam nelielam strēķītim, tikai ko sauc par pannas rokturi, jo ja uz Oklahoma skatās kartē, teiksim, no augšas izskatās pēc kastroļa vai pannas ar tādu teritorija, kas izskatās ir atņemta citam štatam un piešķirta Oklahomai nepatēm tāds izvirzījums. Viņa ir tāda šaura josla, kurai es droši vien diezgan ātri pārbraukšu pāri. Un ja jums šķiet, ka tas nosaukums ir kaut kāds komisks, tautā iedots, tad es jums varu pateikt, ka tepat ir augstskola, kurai ir nosaukums Panhandle University, kaut kas tāds, tā kā Pannas Roktura universitāte. Nu vai nav smieklīgi? Aizmirs karodziņu noņemt, un viņš saplīs rekuras pusē. Ai. Nu, eleganti. Ja kaut kur tur eļļa pamatīgi nāk, viss mans trailers ir izsmērēts tā ar eļļu. Tepat ir bijis tā, ka aizmugurē braucošie vēl ir dabūjuši logāto eļļu, jo te viņi ir smidzinājusies pamatīgi, un tāpēc viņš ir atvests uz šejieni, jo, uz remontu. Te viņiem tāda darbnīca ir, kur viņi ņemās ar šādu veidu tehniku, viņiem pašiem savs smagais arī ir. Ko te neved paši? Viņiem reāli daudz viņu ir. Tādi jau tā kā pensijā palaisti, pļavā ieauguši. Izskatās vispār viņi tā kā paštaisīti. Ja viņiem vēl viens smagais atbrauc Peterbilds, skaisti rūca viņš. Tonis bija vienkārši brīnišķīgs. Vārds. Nu jā, nav slikts. Skats labs. Esmu ticis līdz Meksikas līcim.
braucu uz Galvestonu ostu, te tāds tā kā mazliet bagātnieku apvidus. Tādām foršām mājām pie ūdens. Neesmu bijis šajā ostā. Un jāsavāc kaut kāds greideris pēc apraksta. Jāved uz Wichita, Kansas. Kur viens jau piebrauc priekšā tas skaistulis, zilais tur. Tur viens jau ir iekrāvis tādu greideri, iespējams man tāds pats būs jāsavāc. Kur viņš ir, viņš viens riteņs uzdzinis ir uz piekabes gala. Bet pēc apraksta spriežot man vajadzētu ielīst tam greiderim apakšējā klājā. Redzēs, kā tas viss izskatīsies. Varbūt, ka nav tāds pats kā šis. Varbūt, ka viņam īsāka piekabe. O, skaists, vai ne? Kur viņam baro piekabi ar gaisu vispār no aizmugurs. Nebija redzējis šādu te variantu. Jā, arī ir izvadi. Bāze nereāli gara. Pasteities, kāds tur tukšums. Kad 3 metri vienkārši tukšums. Tad ir kabīne. Kad te ir vēl uzkrāmēts daļa piekabas pašam jāved. Te kaut kādi sedli. Kā to visu tur vispār sāķēs, pat nevaru tagad iedomāties. Nu droši vien šī daļa iet priekšā te. Tā sāķējas uz mašīnas sedliem un uz tiem sedliem āķējas šī daļa droši vien. Kopā 12 asis sanāk. Kur vēl atloka laikam tādu papildu pagarinājumu. Un tad brauc tāds smags. Monstrs. Monstrs. Ārprāt, cik te smago atbraucis ir. Ārprāt, pilns, jau daļa aizbrauc, krauties. Ārprāt, cik te viņi daudz ir. Aizņemt ostu. Labi, man arī jāmeklē pašam greiders, pašam jākrauj. Jā, normāla strēle. Šeit ir pāris 10 greideru. Caterpillari atvesti. Novietot, man ir jāatrod savējais. Šasīs numurs beidzas ar 0807. Jūs jokojat. Tā nevar būt īstenība. Es piegāju pie tā, tas nebija. Tad es domāju, labi, pafilmēšu, kā man te grūti būs atrast greideri. Un es pieeju pie otrā, un tas ir īstais.
Nav masas. Kas tad notiek? Kā te domāts ir? Nē. Kad pilnīgi nekas nepalīdz vairs nekādu variantu, tad ir jāskatās instrukcija. Kas te notiek? Ok, es viņu dabūju dziesmā. Ārā to vienu slēdzīti vēl ieslēdzu. Es nezinu, ko viņš apzīmē, bet es viņu ieslēdzu un man viņu izdevās iedarbināt. Steering not aligned. O, jēziņ, kā ar viņu vispār jārīkojās? Mēģinās. Ok, es sapratu, kā viņš brauc, bet drusciņu vajadzēja piešauties. Viņam ir jāizspiež sajūgs. Jo te ir ātrumi atpakaļ neitrālēs uz priekšu un jāstūrē rekord šo te, tā kā kaut kāds helikopters. Es galvenais ielieku ātrumā un viņš tā kā lec uz priekšu un es spiežu bremzes, tā kā vienkārši es neko nedaru, viņš lec uz priekšu palēkdamies. Beigās izrādījās, ka sajūgs ir jāspiež, viņš ieliek ātrumā, pat ja es neesmu nospiedzis sajūgu. Reku čalīts šādi ir uzbraucis, vai tik man nav jārīkojas tāpat? Es domāju, ka jā. Jo man viņš neielīdīs garums. Es nomērīšu tūlīt garumu, gribēju. Arī kāds līmeņrāds. Baigais vērķis, jāstūrē, baigi interesanti. Cirks pilnīgs, ko lai saka. Vispār diezgan komfortabls. Vispār baigi forši stūrējās. Labi, ja es pamērīt skatīties, kas mums sanāk, kas mums nesanāk. Atliešu gāzi, nobremzēju, ielieku neitrālajā, nu, stāvbremzi. Nu, cerams, ka viņš netaisīs prikols. Nelēks uz priekšu te tagad. Ko, visi esam uzkrāvuši? Arī es. Nu, ļoti daudz reizes es kāpu ārā skatīties, kas te notiek, un beigās uzkrāvu riktīgi labi. Es vienīgais, laikam, atpakaļ gaitā savējo esmu uzbraucis. Pārējie visi tā uzkrāvu. Tas viens pat vēl riteņus uzlika uz tā pakaļējā klāja, jo viņam tam konkrētajam vēl kaut kāds arkls aizmugurē ir viņam pa garu. Viņš nevar ietilpināties uz apakšējā klāja, bet, nu, manējais izskatās riktīgi labi. Man tā arkla nav. Ietilpinājies viņu kā pēc cilvēkiem smuki. Pārslodzē nevajadzētu būt uz piekabes, kaut viss svars viņam ir šeit, jā. Svars viņam ir liels, 3,9, kaut kur 1000. Nu, līdz ar to baigā pārnes uz vienu vai otru pusi nevar būt, jābūt viņam baigi labi nocentrētam, jo tā rezerve nav baigi lielā bīdīt to svaru tur papakaļ. Līdz ar to, nu, braukšu uz svariem skatīties, tas būs baigi debīli, ja man viņš būs jābrauc nost, jāgriež riņķī, jāliek ar tiem ritiņiem uz tā klāja un tad jābīda kaut kā tas svars te, lai visi tilti ir limitā. Tas ir viens. Nu, reku tur puiši viens otram palīdzēja kraut, rādīja, kā uzbraukt. Man draugu nav, es te viens pats. Man neviens nepalīdzēja, un es pie tam atpakaļ gaitā viņu uzbraucu. Tāda dzīve. Bet dažas pamestas lokomotīvas te ostā. Te viņi diezgan daudz ir. Skatās, ka pensijā palaistas. Tur vēl bariņš. Turn left at the traffic light. Mazie dzīves prieciņi. Ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Es jau zināju, ka tā būs.
Es jau zināju, ka tā būs. Pastīsimies, kas no tā viss sanāks. Un es vienīgais esmu aizķēries. Bet, tā, ka ne uz priekšu, ne uz atpakaļ nevar pabraukt. Varbūt, ka es esmu pirmais. Sapumpēju spilvenus, piekabēju un tiku nost no tā vaļņa, kaut gan tā uzkāršanās vieta bija pašā piekabas priekšā. Līdz ar to piepaceļot pašu aizmuguri tai piekabēji, tas ieguvums ir pavisam neliels, bet kaut kādu spiedienu dabūja arī dzenošie riteņi. Kaut kā es viņu nošļūcināju nost no tā vaļņa un tad mazliet tā slīpāk braukdams tomēr tiku pāri. Jā, tā nav pirmā reize. Bet vispār šodien tāda baigi lēnā. Te tā Hjustonas satiksme pēcpusdienā darbdienas beigās ir tāda, kāda viņi ir. Viss tā diena ļoti lēni virzās uz priekšu, kamēr es tur tā jostā nogaidīju, jo atbrauc tieši bija pusdienlaiks ostai, kamēr es iemācījos ar to greideru braukt, kamēr es tur viņu uzmuļļāju uz piekabes. Tad es nosvēru viņu benzīnu tankā 600 mārciņas pa daudz piekabēji. Tas nav it kā baigi traki, bet tomēr kinda nav arī labi. Tad es viņu dabūju atķēdēt nost un pabraukt. Man tur bija mazliet vieta. Uz priekšu pabraucu. Noliku to šķūri vēl uz leju. Nometu uz platformas to šķūri, bet domāju, ka varbūt tas kaut ko dos. Tā kā uzliks mazliet vairāk svaru uz piekabas tā kā priekšējo galu, bet ieguvums bija nepilns 300 mārciņas, tagad palika 320 mārciņas pa daudz uz piekabas, tas ir kāds 150 kg. Ja man pa to paņems pie dziesmas oficieri svēršanas stacijā, tad es nezinu, ko domāt. Tas tiešām man liekas nebūtiski. Oklahomas svēršanas stacija, kur laikam vienmēr ir vaļā. Vakarā viņa bija vaļā, šodien vaļā. Brauksim skatīties, ko viņi teiks par manām briesmīgajām 300 mārciņām. Truck must exit the way station.
pusi. Dzēnošie riteņi. 31,400. Un mans 50 kg pārsvar. 34,200 vispār, 280 rādīja. Es āķēju šo te daļu nost piekabēju, tad ir tas brīdis, kad es noņemu tos kronšteinus. Tad es pabraucu vēlreiz mašīnu zem šī klāja un viņš paceļās gaisā. Viņš ir atdalījies no turienes. Redziet, te veidojas sprauga neliela. Tajā brīdī šī daļa nāk tuvāk kravē. Paskatieties, cik tuvu viņa riteņiem tagad ir. Pirkstu nevar ielikt. Reāli nevar. Ārā pilnīgi elle ir. Aizmirst noņemt karodziņu, ka viņš aizlidoja. Upsī. Nu ko? Traktorists brauc nos. Greideri. Traki skriet viņš grib, bet viss ok. Opā! Brauc lejā. Jā, ir laikam uz zemes jau. Nē, nu forši. Kāpēc mašīnām nav šāda stūri? Tas ir cik eleganti. Ui! Jāuzņem tik dažas bildes un jāsakārto bardaks uz piekabas. Un viss, darbiņš pabeigts, misija izpildīta. Vienīgais, ka nav jaunas kravas pagaidām vēl. Un tagad no visa šī jāsaliek viss braucamā stāvoklī. Esmu atbraucis uz Tulsa, Oklahoma. Right lane. Es varu teikt, ka tā pilsēta ir daudz lielāka, kā man likās. Te tāds normāls pilsētas centrs pat ir. Jābrauc pakaļ kaut kādam frontālajiem iekrāvējiem. Jāved uz Kansas City, pavisam īsais pārbrauciens pirms kaut kā nopietnāka uz sestdienu, svētdienu, lai var pabraukt vairāk. Ja nē, šī nedēļa tāda diezgan vāja. Kur es esmu, var teikt, pilsētas centrā Kansas Cityjai. Atvedis frontālo, tāpat es iegriezt nevaru. Es te knapi vispār atbraucu līdz šejienei. Ka pilsētas centrs, augstceltnes. Es atbraucu līdz krustojumam un puskrustojumā saprotu nebūs. Aizmugurē jau sastājas mašīnas, es atpakaļ gaitā tur pa visu ceļu. Lokos visādi. Visi gaidīja pacietīgi. Visi pagaidīja, te tādi šauri krustojumi pavisam. Knapi var izgriezties, bet man kaut kā sagāja. Visi bija pacietīgi, pagaidīja. Pat uz ielas arī kraus nost to traktoru, te nav vērts vispār mēģināt kādā no viņu tiem pagalmiem iebraukt iekšā. Kur traķīti aizdzen projām savā sētā dzen iekšā. Un es lasu savus mantas kopā un man jāsteidzās uz iekraušanos.
Tiku galā ar Kansas City's hūdu briesmīgo, kur narkomāni vārtījās pa trotuāriem un visādi švaļi un slaisti tur bija. Un diezgan drūmi skati. Tiku atpakaļ uz Interstate. Es tur baigi iemaldījies, biju pa šaurajām ieliņām. Nezināju, kā tikt atpakaļ uz Interstate. Kā jau es to prognozēju, šādas te skavas paķēra no Caterpillar ražotnes, kur visādus kausus, skavas, visu kaut ko priekš tāda veida tehnikas ražo. Un jāved uz Virģīniju, uz austrumu krastu, pilsētu Salem vai Salem. Un piegāda pirmdien, līdz ar to steigas nav vispār nekādas. Nolika pašā aizmugurē tās skavas, jo viņas ir vieglas un ar iespēju paķert kaut ko vēl pa ceļam šeit, brīvu vietu, diezgan daudz, kādi 1,6 m, es teiktu. Pēc mazliet vieglo mašīnu varbūt kaut kādu var pat uzdzīt. Nezinu, diez vai tā būs vieglā mašīna, bet varbūt kaut kas, kāds maziņš traktoriņš te var braukt. Kā jau teicu, reku pielasīju klāt vēl papildu kravu. Perfekti iegāja. Kā var šajā paveikties? Labi, te vēl īstenībā, ja es novācu to savu koka gabalu, te ikādi vēl 1,20 m. Bet šeit nav necik centimetri, te ir vienkārši viņi iezvejoja iekšā līdz nagiem. Perfekti vienkārši. Reku vēl tādu paletīti dzelzes gabaliem. Jāved šie dzelži uz Baltimoru. Ceru, ka to dzelzi pirmdien ātri izkraus no rīta, lai var paspēt vēl uz Baltimoru aizvest šos dzelžus. Un esmu brīvs. Pirmdien varbūt no Baltimoras ostas kaut ko savākt. Jā, tepat Kansasā šo te dzelzs produkciju savācu. Svara nav, nekā nav, oversize nav. Ideāli, ne? Var braukt uz austrumiem. Šo lielceļu ir atļauts braukt dzirkpajūgiem un jau kurais pajūgs brauc pa ceļu. Ko jau esmu gandrīz līdz Nešvilei ticis, jau kārtējā kaut kāda avārija vai kaut kas noticis, kaut kas ir baigi aizdedzies priekšā, kārtējais sastrēgums. Smagais izskatās, ka ir baigi aizdedzies. Vairs nešņāc. Lūk, vārsts vairs nešņāc. Ko? Dažreiz jau ar tādiem sīkojiem uz ceļu ir jātiek galā. Sāk šņākt energoakumulators. To jau varēja dzirdēt, te no pogas nāca skaņa no vārsta, uz paneļa, kas ir. Virģīnija man sveicina ar nereālu saulrietu, pilnīgi saules starus var redzēt. Cik smuki. Trūks šoferi, šie jau pat suņus apmācījuši braukt ir. Tādi laiki pienākuši. Jau ļoti ilgi gaida, kad viņi izkraus tās skavas.
Jau pie 2 stundām stabili. Pieāķēji, tur mēģināja celt, viņi baigi sagrīļojās, nolēd lejā, meklēs kaut kādas saites, kurās iesiet. Atsakot, krietni pa ilgu viņi te nodarbojas ar šo. Mēģinās tagad ar autoiekrāvēju pacelt viņu. Celtkrāns nevarot pacelt. 10 tonnas nevar pacelt. Šis te celtkrāns. Kaut kas nereāls. Bezjēdzīgs. 10 tonnas nevar pacelt blakus sev. Cerams, ka tie žokļi neatvērsies un it kā jau cilindri viņi tur. Tas vēl būs cirks, ja viņi atvērsies. Plāns bija piepacelt viņu aiz augšas un palikt apakšā klucīšus, lai tagad var apakšā dabūt dakšas un mēģinās viņu šādi dabūt gaisā. Brauks atpakaļ gaitā. Bet teikt, ka forklifts var paņemt 10 tonnas un šis te celtnes nevar, ja? Vau, kāda vētra atnākus ir uz Baltimoru. Var teikt, reizē ieradāmies. Knapi te iegriez baigais. Uz augšu aiziet ceļš. Nezinu, ko darīt. Bija domājis te pie vārtiem arī palikt, lai pirmā lieta, lai viņi no rīta atver vārtus un es pirmais braucu iekšā bez mazai tā, ka viņi paši pat netiek iekšā. Nereālākā vētra. Uz telefonu arī atnāca kaut kāds crazy paziņojums, ka jāmeklē patvērums, jo būs tur nenormāli ātrs vējš. Nezinu, 80 jūdzes stundā vai kaut kas tāds. Baigie mākoņi nāk. Iebraucu zem zīmes. Vējš ir klāt. Iešu viens slēpties kabīnē. Baigi traks vējš. Šitos te labirintos beidzot atradu savu iekārtu, kas man jāved. Tas ir neliels buldozers. Tiešām neliels. Nav ne oversize, ne pārāk smags. Šķūra nav. Caterpillar jauns. Brīdis pagāja, kamēr man pielēc kāriņu jābrauc. Te ir jāliek vai nu uz atpakaļ braukt, vai nu uz priekšu. Viņš no sākumā nebrauc, jo stāvēja apgriezienu uz pašu mazāko. Kad atstāja uz mazāko, viņš nebrauc. Viņš nebrauc. Un es domāju, kas man te vēl ir jādara? Es te kaut ko visu spaidu pēc kārtas, nebrauc un nebrauc viņš man. Tad, kad uzliek lielākus drusciņu apgriezienus, tad viss notiek, kur kā viņš uz priekšu brauc, un kā viņš uz atpakaļ brauc. Atstāja to koķīti, un viņš tā arī brauks, kā to atstās. Un piestūrē ar pedāļiem. Ja vajag kādu no kapurķēdēm apstādināt, lai viņš sāk griezties, tad vienkārši pietur. Por mais longos, os mundos caem.
koku, maz koku, daudz mitruma, maz krūmu, maz trokšņu. Citur ir mans rūps un mans domas, purva likumi, mans sots ir mans solis. Suns un kājām tā ir svešu, tā ka tas bija pareizes ceļš, kaut jūtas, liek mēs tāpil nav dzīvības, ķērpi un saknes, mešu nakts kādījot, bet es gaidu, es to par nesapratu, kur aizved. Vispār bija domājis, ka braukšu jau uz māju pusi. It kā tur bija kaut kāda krava uz Džordžiju, bet 2 kravinieki viņam Baltimorā. Viņš man teica, kurš pirmais izkrausies no rīta, tas ņems to Džordžijas kravu. Un es biju tukšs 7:15 no rīta šorīt. Man tāpat iedeva Ajovu. Par ko es neesmu sajūsmā, bet nu labi. Uzšancēs, tā teikt. Man iet 3 nedēļu jau reizes uz beigām. Teorētiski jau varēja virzīties uz māju pusi, bet nu tad sanāktu nepilnas 3 nedēļas, un tā 3. nedēļa tāda nekāda. Ar nepārāk lielu peļņu. Nu tagad izbraukājot Ajovu, to Midwest visu tur izvandoties pa turieni un aizbraucot vēl uz mājām, tad gan būs nopelnīts godam. Tā teikt, gan labums, gan sliktums tajā visā. Plaukst pie sevis, mēs nākam no zemes, tā mūs atkal sauc pie sevis, bet kļūt ar katra gaisa malku nakts spēku. Mazais buldozers nolikts malā. Viss ir veiksmīgi izdarīts. Tagad es steidzos uz pilsētu Racine, Viskonsinā. Un jāved traktors uz Maryland, uz Baltimoru. Es uz to Baltimoru tā kā kaut kāds maršruta taksometrs braucu. Tur papakaļ. Iedeva man to Ajovu te izskriet un tad atpakaļ uz to East Coast un no turienes tad meklēs kaut ko priekš manis, lai dabūtu mani mājās. Tā, nu te redzēt vispār neko nevar, jo ir vienkārši tumša stāvvieta. Pat telefons vispār to pašu nevar nofokusēt. Un es te minūtes, 20 vismaz skraidīju apkārt un meklēju savu traktoru. Un viņš ir iebāzts šeit stūrī. Neko redzēt nevar. Aizaugušās vispār nezālēs. Iebāzts, un tas ir tas, kas man jāņem. Un viņš ir maita smags un liels. O, jā. Un to es saprotu. Gaismas. Ok, viņš ir tāds ar kāpurķēdēm. Mēģinās braukt. Service is needed. Nullītei traķim. Es jau vairākas minūtes te dodu pa visām pogām un es nesaprotu, ko viņš grib no manis. Reku kaut kāda atslēdziņa uz tilta ir. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet es lieku ātrumā. Un viņš neizslēdz stāvbremzi īsti. Es nezinu, kāpēc. Bet es laižu vaļā sajūgu, es jūtu, ka kaut kas ņem, bet kāpēc viņš... Es jūtu, ka kaut kas notiek laižot vaļā sajūgu, bet ko es neesmu ieslēdzis? Reāli nerubīju fišku. Ej tu nost, es nezinu, cik ilgi es te nojājos ar to stulbo traktoru. Viņam kaut kādas kļūdas, viņš pilnīgi jauns, bet viņam kaut kādas kļūdas te rāda. Izrādās ir jānodzēš tās kļūdas ekrānā, tā kā clear jāuzspiež, un tikai tad viņš izslēdz stāvbremzi. Kurš to būtu iedomājies? Es tagad zināšu. Čakars vienkārši nežēlīgs. Es te vienkārši visas šitās pogas te izmēģināju. Visu vienkārši, labi, kur jau var redzēt, ka nav jēgas spiest, to es nespiedu, bet reāli es taču nesaprotu tos simbolus 101. Dievs, kāds sviests, jā. Man jau sen bija jābūt jau atpūtā. Darba diena ir ievilkusies mazliet.
Te viņš ir. Nolikts malā. Nu, lūk, kaut ko es te sastrādāju. Tas ir tāds pakaviņš, kas te liekās. Un tad tapu izbāž cauri, kur tā tapa, kur tā tapa ir. Nu, šādi tam jāizskatās saliktā veidā, lai tas kronšteins nekrīt nost. Ieliek tur tādu to dzelzīti. Kas te ir noticis, es pat nevaru iedomāties. Viņš vienkārši te mētājās šādi atlocīts. Aiz kā viņš bija aizķēries, kur. Man nav skaidrs, kā tas viss te notika. Tad atkabināšanās laikā es viņu salocīju. Pamēģināšu šādi, varbūt kaut kas sanāks. Nu, tik skaists viņš vairs nav kā bija. Ir tāds izlocījies, jocīgi. Bet, nu, labi, tas varbūt būtu sīkums. Vismaz. Es jau pārbījos tajā brīdī, ka nezināšu, kā te visu sāķēt. Labi, ka tā. Nu, labi, piekabe salasīta. Viss ir pa vietām nolikts, nu, izņemot vēl karodziņus. Viens karodziņš ir atkal pazudis. Nezinu, kādā veidā var pazust karodziņš, ja ir izlikta cauri tāda tapa. Tas ir mans izgudrojums, kurš acīm redzot nestrādā, jau 3. karodziņš ir aizlidojis. Un ir vēl viena lieta. Es te biju aizvakar. Man liekas, ka aizvakar. Jau jūgdienas. Man liekas, es te kaut ko atstāju. Es tur YouTube'am mēģināju nofilmēt, kā es ar buldozeru braucu uz piekabes un biju nostiprinājis telefonu pie cita traktora. Un man vairs nav tā stiprinājuma, man tāds stiprinājums, kurā var ielikt telefonu vai kameru. Un es viņu nevaru vairs atrast, kabīnē nav. Kur pie vēlna bija tā vieta? Jo, haidī, es taču neatceros. Paliela te tā stāvieta ir. Kur tas bija? Vai tik tas nebija šeit kaut kur? Tagad jābrauc ir uz New Jersey. Kaut kādas jūdzes 90 nepilnas varbūt. Tur ir kaut kāda krava, kaut kādi dzelži. Jāierodas tur laicīgi, agrā pēcpusdienā. Tas ir pats vēlākais, bet ir rīts, viss kārtībā. Es paspēšu vienkārši uz to pusi braucot, tur uz Filadelfijas pusi. Tur satiksme ir ļoti slikta, tāpēc tas nebūs pa pusotru stundu, tās 90 jūdzes, tas būs kā minimums 2 stundas uz turieni braukt. Bet, es iekļaujos. Krāva iet uz Floridu, uz St. Augustīnu, tas ir praktiski blakus mājām. Līdz ar to es dodos mājās beidzot. Ir tāds kriminālā stāvoklī tilts, kur pārbraucot es iebraucu no Pensilvānijas New Jerseyā. Un rekur var redzēt Filadelfiju. Baigi grūti notēmēt kameru. Pirmo reizi redzu Filadelfiju, es neesmu bijis tur. Lūk, esmu iekrāvies. Garīgā vispār nebija filmēt to iekraušanos. Iekrāvu šādu te grozu un kaut kādu šādu te cauruļu savienojumu, trojņiku saucamo. Un vēl ceļus priekš tehnikas, tos klās pludmalē. Saskrējušies riktīgi. Ko Ņūdžersijā man nosēdās telefona baterija, tāpēc es esmu jau Floridā, atbraucis jau 3 dienas. Iekrāvos es piekdienā, sestdienas vakarā jau biju mājās. Atstāju smago rest ēriju, šodien jau ir otrdiena, 3 naktis viņš te nostāvēja. Viss ir kārtībā. Tagad braukšu izkrauties. Klients gribēja, lai es otrdienā esmu pie viņa. Pirmdienā viņiem tur nevarēja viņi izkraut pirmdienā. Man tas neko nemainījies, tāpat atpūšos, pabeigšu stāstīt te par tām iekārtām. Ar šilo vērķi viņi kaut kādā veidā sijā smiltis un attīra pludmali no akmeņiem. Neprasiet, lai es jums izskaidroju, kā tas viss notiek, bet kaut kā tas viss notiek.
Viņš teica, ka te, kur kundziņiem Floridā, kas apbūvē pludmali, negribās, lai ir akmeņi pludmalē, tad viņi iztīra tos akmeņus. To pludmali no akmeņiem iztīra. Šis vērķis ir tā kā Y-vārsts, kas ir domāts tā kā bypassot kaut kādu bojātu cauruli, kur ir šis te vārsts atverās. Un tur tāds pats ir. Viņš te atverās kaut kā, nezinu, kā viņi te to visu dara, bet kaut kā viņi to dara. Nu, un tad ir paklājiņi priekš smags Porsche. Un tad ir šie paklājiņi, kas ir ceļš, nu, uztais ceļu priekš tehnikas, lai iebraukt droši vien smiltīs vai kaut kas tāds. Vēl kaut kādus režģis beigās man vēl uzkrāva, kas bija pārsteiguma kraviņa. Šādus arī beigās vēl gribu, lai es vedu. Nu labi. Esam aizmirsu, ko es gribēju izstāstīt par šo dzelteno vērķi, ka Floridā viņu izmanto tīri, lai uzlabotu ainavas skatu, bet Ņūdžersijā viņu izmanto, lai iztīrītu piekrastu no mīnām. Ka mīnas, kurām tur senos laikos beidzās kaut kāds derīguma termiņš, vienkārši aizvedoja un izbēra okeānā. Un tad viņi ar laiku atnāk atpakaļ līdz krastam. Un tad viņi vēlreiz uzlasa ar šo iekārtu tās mīnas. Un tad vēlreiz viņas ved uz okeānu un ber ārā. Vēlreiz visu to pašu dara. Nu ko, esmu klāt vecākajā pilsētā valstī, St. Augustine. Esmu šo vietu iekļāvis iepriekš savos video, ļoti skaista pilsēta, man ļoti patīk. Jau saskaros te ar nelielām grūtībām izbraukt krustojumus, baigi šaurs. Un tūlīt jau būšu klāt ekskluzīvajā A1A, jeb Coastal Highway, kur dzīvo praktiski tikai miljonāri. Šausmīgi dārgi apbūves zeme. Left at the traffic light, then keep left. Pie paša okeāna. Šādās vietās braukt labāk ir pa vidu un skatīties spoguļos, lai kāds asprātis nelien garām. Šādās vietās ir labāk braukt viņiem virsū, dažiem lēnu pielec. Bet pārsvarā ir tā, ka mazākais nobīstās no lielākā un dod ceļu lielākajam. Šoferīšu darbs iekļauj nelielu devu. Bezkaunības. Bez tās nevar. Tas ir interesants dažiem mājas. Šausmas. Dažiem atkal smukas tāds. Interesants. Jau gandrīz, te būs kaut kāds tilts, ja pareizi atceros. Braucam pāri Intracoastalam, iekšējais krasts okeānam, salsūdens upe, ja tā varētu teikt. Šeit piedzimst sapņi un kļūst īsti. Šī ir tā vieta Rīgā, kur visu drīkst. Brauciem uz biežāk mīļā, kad vajag mīl. Jāsars līst, šeit rēts nav trancīs. Nu, nepareizajā ielas malā es stāvu, kurā nedrīkst. Bet izskatās, ka pēc dažām minūtēm es varēšu braukt iekšā. Nedomāju, ka tā būs baigā problēma.
Večuk. Papais chicken ir viena iela tālāk. Tu zini, es zinu šo tevi